Bet nu bija tur visāds, tad labs arī bija kā viņš bija. Viņš jau visāds, tā kā, seminārs taisīja, viņš šeit miestis. Bet, nesen kā īstenībā, kurāt YouTube par pirmajā viņš nomirst. Es pat nezinu, es par to neesmu interesēju. Kaut gan nesen kā, tā salīdzināšana. Jā, viņš semināri, viņam bija tāds meditācijas seminārs, kur viņš tur viņš cilvēkiem pasaka, 5 minūtes. 5 minūtes vienkārši viss, jums jādara ir, vienkārši pohuj, kas tur, pirmais, kas nāk, bet jums nekā nav pie rokas, bet jums ir jātāvo tā situācija, pirmais, kas nāk prātā, viņš ir teiks, tur visādi ir, principā, kad tā atbrīvojies, un tev viņš reāli tur redz, kāds ir cilvēks, viens tur galvu, sāk lēkāt. Viņš teica, ka viņš brīnījās, ka ir bieži cilvēki, kur dara kaut kādas lietas, ka viņi, piemēram, uzreiz apsēžās un tur runā pa telefonu, vai kaut ko sēž pie kompina, ka tas ir tas pirmais, kas viņiem vienkārši nāk ārā. Bet ir visādi, kas ir lēkā kūleņas mētā. Un tad bija pēc tam kaut kāda fiška. Bet es aizmirstu, kas ir. Bet vot viena par krūtu meditāciju, ko viņš rakstīja. Viņš raksta arī par tā meditāciju? Jā, viņš kaut kāds pastāsts tur tāds. Viens bija, kā tu vari atgriezties. Pagātnē, sāk arvien vairāk un tu beigās vari iepriekšējās dzīves redzēt. Tu traki pilnīgi. Tā, ka tu vienkārši tu vakarā sēdi vienkārši tumsā 40 minūtes. Tu tur ar acīm ciet vai kā, viss mierīgi elpo, čilo un mēģina vienkārši atcerēties, cik vien tu apakaļ var. Principā ar laiku vajadzētu būt tā, ka tev nāk arvien tālāk un tālāk, kad atceries momentu. Wow. Nē, yes. Bet tur, protams, ilgs laiks un ilgs koncentrēšanās. Atcerēšanās. Nē, tur īstenībā ir tāda, ka tu... Viegli jau nav, protams. Visā meditācijā ir fiška tāda, ka tev ir tev nav jābūt. Tev vispār kā nav tāda, ka tu ēši tukšumā pilnīgākā. Gan tad tādas fiškas taisīt. Tad pagaiši, kad tu ziemā aizrādās tāda tranceņu var noķert, tur vispār bija tur fiška, ka šis sēž mierīgi, tur nav tur obligāti tev otasiņā jāsaka, kā ja nemāk otasiņ, tad nav problēma. Es māku, bet man bet 3 minūtes un es nevaru, man jau es koncentrējos uz to, ka man kāda. Jā. Jā, bet tā mierīgi, celīšana notikās vai kā tu pohuļ. Tās it kā es stāvu mierīgi, bet vienkārši jūt, kā es šitā kustinu rokas, es tieši redzu ar aizvērtām acīm priekšā. Tā, zini, to jūši, ka tu šitā pavelc roku un tev vēsāks paliek, jo tā gaiss spiežās turien. Un ka es tā, ka es jūtu, bet es zinu, ka man rokas ir šitā tev ceļiem. Es vai jūtu, kā viņas šitā kustās un man tad vēsāks, siltāks paliek. Un tā, ka tu ar katru reizi arvien vairāk, un tā, ka sākumā tā un astrālais ķermenis, tas var arī. Lēnām celties, pats augšā, bet tas jau tur psihi ir reāli. Astrālais ķermenis var arī. Atpots apakaļ, bet tādi jūši vienkārši. Jā, Tur vajag tā baigoties stāvokli. Tur palīdz viss, kā piemēram jogas, pirms meditācijas vai kaut kāds. Kaut kā īsumā es pa vasaru domāju tā, ka viņi skrieši vienmēr rītiem vai vakaros. Vienkārši tā, ka tu izskrien, beigšu skriet, es lēnām atsildīšos un tādā nosēdīšos un pameditēšu. Jo tad ir tā galva pilnīgi tukšs, tu iztīrīs visu.
Tādu mēs ar Jānīti ar Tranciņu norāvām aizgājām uz vieniem kursiem, bet pagaižiem. Te Latviju saldu bija tie AOL kursi. Kādi? AOL, tie pārpa puiviņi. Jā. Viņiem fiški iepazīstināšanas kursus pa brīvu vienu dienu. Un tad, ja tu tev patīk, tad tu, karoči, tur nākamreiz maksā tur par 40 lati. Un tev iemācīs. Bet,